Tā, uz remontu atkal Audi, šoreiz A4-nieks. Launch 5. neņēma pretī, dabūju atkal slēgt VCDS. Kļūdu nav, bet motors uzvedās šauj un špļauj un neiet. Pēc visiem datiem aizdedze tur ir, inžektori verās vaļā. Zonde strādā. Te var redzēt, ka izmainās viss, ja. Pirms tam esot viss gājis labi. Nu, ir aizdoms, ka kloķvārps tas devējs šitāds brīnumus taisa. Vai arī kaut kur kaut kas ir nav salikts. Laikam būs jāķerās pie motora testera. Skaisti, vai nesit, un domā un meklē, kāds par problēmu. Jauna svečodi, Boss. Vēl viens pierādījums, ka cilvēkiem nedrīkst ticēt, ka stāsta, ka kaut ko darījuši un mainījuši. Ko mainījuši? Klients saka, samainījis sadalītāju vāku, vadus un visu kaut ko. Beigās izdomāju, šķaudās, noņemt sadalītāju vāku. Tu man šitāds te skats iekšā, ja. Rotoriņš. Mēģināšu uzspīdināt gaismu. Jā, nu var redzēt, ka likts jauns. Tā, nu, kaut kas skatāmies, kaut kādas tur sastāvdaļas. Jākam ārā. Nu. Lūdzu. Rotors, skrandas kaut kādas. Tā. Un skatāmies iekšā. Nu, šeit var redzēt, ka viņš ir griezies pa visur kurieni, ne tikai tur, kur vajag. Neko, sūtīsim to, ko vajag. Neko darīt, liekam jaunu komplektiņu vāku un rotoru iekšā. Atšķirība lūk ir. Tātad, ja nāk melnais vāks, jā, tad nāk līdz arī savs rotors. Tur bija melnais vāks un brūnais rotors bošinīgs, jo šitais te ir ķipa Valeo viņas skaitās, laikam, jā. Valeo sadalītājs, un viņam nāk rotors atšķirība tur, ka viņš ir zemāks. Nu, tā fokus. Tātad viņš ir zemāks pa bošnieku. Un tāpēc arī tam vākam izēda iekšu. Un aizdedz ir mežā. Vispār sviests šiem amatniekiem. Uzliku jauno vāku. Rotoriņu. Kā tie man bija uz vietas. Neiet. Endoskops. Priekš launču kāds parasts. Piepirku klāt. Šās te viņš izskatās, jā. Iebrauc ar endoskopu un dabūju, ka ražotājs mums sadalītājs sagem un arī oriģinālo numuru dabūju. Un tagad, lai saprastu, kuru no detaļām ir šī vai šī, ja, tad šis vai šis, kurš komplekts ir īstais, vienkārši iegāju Googlē, iemetu sagemu un man iemeta lūk te komplektu Z415, viss kārtībā, kods arī atbilst,
Un redzam, ka mums vāciņš ir Bosch brūnais ar melno apelku oriģināli. Nu, ko tātad šis komplekts mums neiet pie dušas? Gaidam šo te variantu. Nākošais brīnās, ka neiet gāzes iekārt. Nu, labi, te viņa ir jau pavece, tur jau bišķiņ smirt pēc gāzes, tas tiks viss slikts jauns, bet elementāra lieta, kāds atkal. Domā, atvienošu, noņemšu trubiņu nost, pastīšos. Tā. Te ir labāk te paspīdināt. Jau iemetot aci trubiņā. Viņš tā būs grūti redzēt. Kā redzam, smuki tā. Truba nogriezta šķībi, brutāli bāsta virsū, un reko mums ir gumijas korķis priekšā. Nu, kā var motors normāli strādāt? Nezinu, kas tur pārējās būs, bet nu šitais bija interesanti. Tomēr motora testeris izrādījās nemeloja. Atgriezu katalizatoru oļā, vēl iebrauca zondēm no abiem galiem, un ko mēs redzam, viņš ir vidū pušu, un tas nozīmē, ka viņš tāpat nekāds strādnieks nav. Nu, te ir pierādījums, ka tomēr diagnostika arī kaut ko nosaka, uz dullo griezt, tā ir kā ir. Nu, neko darīt, te lupināsim ārā, jo zondi rādījās, ka šūnas vēl no vienas puses, bet no priekšpusē jau bija balts. Bet nu te jau viss skaidrs, ka vidū ir pārpīsis, un varu derēt, ka tur vidū būs jau sakusis. Šis auģiks jau man ir iedzenis izmisumā. Bija sabrucis katalizators. Nu, PX tests uzrādīja, ka jā, ir atgriezu vaļā, ir, jā, vidū plais, saplīsis, viss kārtība. Izgriezu. Sadalītājs, jā, viņam apakša sagems, vāks Valeo, labi nepareizs rotors, nu, viss kārtībā. Dzirksteli it kā ir. Nelec, tagad dabūj, tā viņš aiziet raznosā. Tagad nevaru saprast, kas beigās jau sāku pieķeras pie motora testera. Beigās izdomāju, ka mums taču ir kanāls Rotke. Tā, mums ir kanāls Rotke. Situācija tāda. Šis ir kloķenes sensors. Šis ir sadalenes sensors, un tā ir aizdedze. Un tas ir forsunkas. Viss ir uz pirmo cilindru. Tātad kloķene uzgriež pirmo cilindru, sadalītājs nofiksē, un uz 13. zobu iedod dzirksteli, jā. Tātad tas izskatītos bišķiņs savādāk. Pirmais uz atverās ieplūdes vārsts, atverās degvielas smidzinātājs, iesmidzina degvielu, notiek saspiešana, pirmais cilindris, nosinhronizējās dzirkstele, viss kārtībā. Manā gadījumā, labi, man te datoram ekrāns čut ir, bet nu mēģināšu izstāstīt. Tas pats kloķenes signāls, jā, tātad ceturtais mums ir, tā, nu, kur ir, jā, tā, uzgriezīšu. Izskatās, ka problēma tomēr būs hala devēja. Pirmam cilindram, tad smidzinātājs mums dod signālu, diezgan agri viņš dod jau, bet hala devējam te vajadzēja būt vienam impulsam, un viņš pieķer vēl vienu klāt, te vēl viens, un te jau vispār kaut kāds parazīts ir. Nu, aizdedzes. Tagad ir uz centrālā vada, ir kā visi 4 cilindri sit, bet man liekas, ka nav, attiecīgi nav arī dzirkstelē jaudas. Mašīna vienkārši dzen izmisumā. Tagad vēlreiz noņēmu diagrammas, kā smidzinātājs laicīgi, tur bija gāzes iekārtai sajaukti cilindri. Pirmais sinhronizācija ir, dzirkstelīt ir, bet man izstāsta, ka ir pa maz dzirkstels. Pa maz jaudas ir. Tagad vakardien kaut kādu brīdi sita, tagad nav. Nu, paliek. Varētu būt, ka arī komutators ir izdevies sakrāt to, ka tur sadalītājs bija salikts nepareizas detaļas.
pārslodzes, sveces negāja. Nu, jāmaina būs, liekams, indukcijas spole komutatoru. Tagad esmu noņēmis signālus. Šis te ir impulss uz aizdedzes moduli, un šeit ir sadalītāja hala devējs. Tad smuki varam redzēt, ka hala devējs iedod pirmo cilindru, tālāk aiziet impulss uz spoli, un tālāk jau sadalītājs sadala. Jā. Pa visiem cilindriem. Tad pirmais, un tas sanāk, ja pirmais kanāls man ir, pelēkos, ne? Pirmais kanāls mums ir, nu ja, pirmais kanāls mums ir sadalītājs, iedod impulsu, starts un tālāk aiziet 1, 3, 4, 2, un rotors sadala pa cilindriem. Atkal, pirmais, 1, 3, 4, 2. Tas nozīmē, ka mums pirmais kanāls tīri smuki dod, otrais arī. Gaidām aizdedzes moduli. Šeit redzam signālu hala devējs un signāls uz indukcijas spoli no pastiprinātāja. Šausmīgi aiziet uz masu, tā saucamās indukcijas spriegums. Un dzirkstelis īstenībā uzliekot uz sveci diezgan draņķīgi ir. Kaut kas tur ir sadauzīts. Tā. Ideālas frontes gan hala devējam, gan kloķu varpsas devējam, gan signālam no kompa uz indukcijas spolinam. Bez dzirksteles nav. Impulss no kompa uz spoli, tagad ordinālā spole, un impulss mums ir 4. kanāls 3,2 volti. Tā kā bišķiņ pa maz. Te ir impulss atvienots bez spoles, un te ir 5 volti. Tā kā vajadzētu būt. Sanāk, jo man ar jauno indukcijas spoli ir tieši tas pats, vispār nosēdina uz nulli. Ar vecu oriģinālo viņš nosēdina līdz 3 voltiem, ar jauno vispār pa nullēm, un bez slodzes ir kā normāls signāls. Pastīšos vēl autodatā, kādam viņam jābūt. Jābūt viņš ir tāds, kā viņš ir. 5, 5, 5, 0. Hala signāls. Kas man te ir? Arī, kur mums ir ignition. Jā. Re, kur ir signāls? Normāli. 5 volti. Jā. Tātad iedaļa ir 1 volts. 1, 2, 3, 4, jā, 5 volti. Izdās, ka kompī kaut kas ir caursists. Vēl vienas aparatūras signāla ģenerators. Uztaisījām 5 voltīgo hala signālu. Provēšu tagad testēt spoles, oriģinālo un manējās. Oriģinālā dzied, tīri neko. Tas, ka spole būs vesela. Tagad paprovēsim manējo jauno. Šitā arī labi dzied, bet
šīs te darbojās no 12 voltiem. Tā sanāk, ka viņai signāls ir 5 volti. Tātad neko mēs te uzķīmiķot īpaši nevarēsim. Beidzot finišs. Rūs labi. Gāzes sprautlas jaunas. Redaktors jauns, trubas jaunas, filtri jauni. Viss grafiki strādā. Pārslēdzam uz benzīnu. Ops. Tā, uz benzīna strādā. Motors neko neraustās. Slēdzam uz gāzi. Motors strādā klusi, pārslēdzās, pat nejūt pāreju. Sprauslas strādā. Nu ko? Nozīmē, ka uzvara. Protams, tai mašīnai vēl visādi kasjaki ir, bet tas ne šoreiz. Par Audi remontu secinājums ir tāds, ka viss cēloņi sākās ar to, ka uzliek nepareizas detaļas, nepareizā kombinācijā. Ja? Tad nepareizas detaļas, nepareizā kombinācijā un nojauc visu prātu. Nākošais, ko gribēju vēl pateikt, varbūt kāds zina, varbūt ir mainījis. Šajam Audikam 97. gada ar ADR motoru nevar uzlikt šo te aizdedes moduli, jo viņam impulss vadās 12 volti. Ar šim te, tur ir spolīte un komutators ir atsevišķi. Un es domāju, ka nebija dzirksteles kaut kur pazuda. Visu šo te saistību, domāju, uzmetīšu moduli, būs dzirkstele. Nebija dzirksteles. Veicot testus ar impulsu ģeneratoru, man viss kārtībā ir. Izrādās, nebija tā piefiksējis, bet arī autodatā šim te motoram vadās impulsa 5 voltiem. Šī te spolē ar 12 voltiem. Varbūt kāds ir kaut ko kādreiz mainījis, jo tādu aizdedes moduli praktiski man nekur vairs nepiedāvā. Piedāvā tikai šādus te vai spole ar 4 izvadiem. Šeit vēl ir sadalītājs virsū. Tāds hibrīds īstenībā. Kopsumā viss izdevās, sanāca, silās lentas vēl atklājās visādas. Slīti kontakti, bija gāzes iekārtai vadi sajaukti cilindriem vietā. Tur viss sakārtojas, tagad gāzi pārsēdzās pat nejūt, viss notiekās. Nu ko, praktiski tā, 3,5 dienu murgs ir beidzies. Dodam klientam mašīnu, lai brauc un testē.